Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Labi, es jokoju. Līdz Ziemassvētkiem vēl ir diezgan tālu, bet tic vai nē, dāvans gan man ir. AOC ir papildinājis savu preču klāstu ar aksesuāriem, un kas man priecē, ka uzreiz veselās 5 kategorijās. Klaviatūras, peles, monitors stiprinājumi, peļu palaknīšu un, protams, austiņas. Tieši tādēļ šodien pastāstīšu par šiem produktiem un pastāstīšu arī, kā daži no tiem man lietojas. Un tāpat, pateicoties AOC, daži šo aksesuāru aizies dāvinās jūs, dargie skatītāji. Tāpēc, kā tad, ja ne tagad, tev būtu forši uzspiest to laiku pogu pateicībā par šīm dāvinām. Sāksim uzreiz ar klaviatūrām. Lētākā no viņām ir GK200, jeb klaviatūra, ar kur var sākt savu ceļu gaming pasaulē. Šī klaviatūra nāk ar membrānas tausņiem, kas recīs laikā sajūdziņā līdzināsies mehāniskiem slēdžiem. Protams, klaviatūrai pilns RGB. Vidējās cenas klaviatūra būs GK500. Šī jau būs tāda pilnvērtīga gaming mehāniskā klaviatūra par salīdzinoši labu cenu. Iepriecina, ka viņai līdz nāk arī rokbalts, kas parasti ir vairāk premium klaviatūra feature. Un, protams, pēdējā no klaviatūrām būs šī GK700. Šī tad arī būs tā karaliskākā un jaudīgākā ar premium sajūtām. Uz klaviatūras ir ekstra modificējumās pogas un shortcut, kas mazliet atvieglos dzīvi, kaut vai brīžos, kad gribēsies pamainīt apgaismojumu vai, piemēram, mūzikas vai spēļu skaļumu. Šo klaviatūru arī man atsūtīja, un pagaidām jau lietoju viņu aptuveni 2 mēnešus. Sajūta un veiktspēja ir tiešām 10 no 10, un esmu pilnībā apmierināts. Pagaidām, kas starp šīm klaviatūras izvēlēm, man pietrūkst tikai mazās versijas bez nāmpadiem, un pietrūkst kāds bezvadu risinājums. Bet skatoties, cik strauji attīstās AOC, tad domāju, mums ilgi nebūs jāgaida. Un to arī ceru un novēlu. Tālāk, dosimies pie pelītēm. Tās viņiem šobrīd ir veselas 7. Bet, lai šis video neieilgtu, pārnāsim par 3 modeļiem, kurus ir man atsūtīts. Pirmā ir atkal budžeta versija. GM500 pelīte, kas maksās ap 30 eiro un spēs sniegt jums palīdzību pirmajos soļos gaming peļu pasaulē. Ļoti patīk, neskatoties uz cenu, ka ir gan mehāniskie switchi ar dzīves ilgumu 50 miljonu klikšķu, gan arī RGB gaismas. Nākamā būs GM530 pelīte. Šī pelīte jau būs ap 40 eiro, bet saistībā ar to iegūsiet uzlabotākus switchus, mazliet savādāku formu un ekstra fogas. Tas feelings un izskats būs vēl labāks un jutīsies jau tuvāk premium segmentam. Un, protams, pēdējā no šīm pelēm visdārgākā, aptuveni 50 eiro, bet šo jau es saucu par tādu kvalitatīvu peli, kur, ja atbilst jūsu pogu prasībām un peles formai, noteikti būs ļoti labs pirkums, atkal ar augstāku cenu iegūstam uzlabojums formā un kvalitātē. Diemžēl, tāpat kā ar klaviatūrām, ļoti man prasīja tos wireless versiju. Un šeit pārsteigums. Nākamā kategorija ir monitors stiprinājumi. Šī ir lieta, ko parasti piedāvā third party kompānijas, bet ne AOC gadījumā. Kopā ir 4 risinājumi, 2 dubultie un 2 viena monitora stiprinājumi. Pats jau gadiem izmantoju tieši monitora stiprinājumu risinājumus, un esmu ļoti priecīgs redzēt, ka AOC ir risinājums ar vadiem, kas parasti citiem īsti nav. Un šeit gan laikam viss saprotams, kurš gan labāk zinās, kā pats monitora ražotājs. 4. aksesuāru kategorija būs paliknīši. Šeit viss kā pienākās ir 2 sērijas MM un AMM. Pirmajā sērijā ir standarta paliknīši 4 dažādos izmēros, lai jūs varētu atrast savu piemērotāko, un interesants ir fakts, ka šis XL paliknis maksā tikai 30 eiro. Tas ir ļoti labs cipars. AMM sērija gan žēl ir tikai M izmēra paliknis. Bet kas tas ir par palikni? LED paliknis par 35 eiro. Šo iesēdz par cenas un inovativitātes salikumu. Un, protams, AOC ir arī savas austiņas, un šeit ir tieši tas, ko es gaidīju. Sāksim ar GH200 un GH300. Lētlabas austiņas cenā tā 40 eiro. Atšķirības šīm austiņām būs mazliet izskatā un gaisņās,
bet galvenais saldais ēdiens ir GH401 un GH501. Šīs abas ir bezvadu austiņas, un ticiet vai nē, lētākās no viņām maksā ap 60 eiro. Un šis ir tas, kas man šokē, un tas, kas man pietrūkst. Budžet wireless austiņas, tāpēc par šo es esmu īpašā sajūsmā. Nu ko, paldies, ka noskatījās šo video, bet tagad pie saldā ēdiena. Izlozēs, un nevis viena, bet veselas 2. Atradīsiet pirmo manā Instagramā zem posta ar pelīti, un otro atradīsiet TikTokā. Izlozēsim mēs šodien GM500 un GM530. Protams, pieskorīsim YouTube kanālam, lai nenokavētu cits izlos, un tiekamies nākamajos apskatos.